Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Jūsu televīzijas ekrānos raidījums no trešās puses raidījumu vada Juris Rubens. Viena no mūsu dzīves nepielūdzamām patiesībām ir tā, ka materiālās vērtības starp cilvēkiem nav sadalītas vienlīdzīgi. Vienmēr šajā pasaulē ir spējīgi un mazāk spējīgi cilvēki, bagāti un nabagi. Arī tās sistēmas, kuras ir pretendējušas sadalīt vienlīdzīgi mantiskās vērtības ar visiem cilvēkiem, galu galā ir izveidojušas savas kastes, kuras ir bijušas vienlīdzīgākas par pārējiem. Noteikts mantu apjoms ir vajadzīgs patiešām katram cilvēkam. Protams, varētu daudz diskutēt, cik liels. Un, protams, grūtības vienmēr ir bijušas ka cilvēkiem ir bijusi vēlēšanās līdz savam mantiskajam ieguvumam iet nevis garo, sarežģīto pelnīšanas, krāšanas ceļu, bet ātru un negodīgu ceļu. Jāsaka tā, ka daudziem cilvēkiem ir arī ļoti veicies šādu ceļu ejot, un tie ir tikuši pie diezgan ātras pārticības. Man šķiet, mēs esam jau noguruši no laikrakstos vai citos masu informācijas līdzekļos daudz pārunātajām tēmām par zādzībām, par piesavināšanos. Ļoti daudz cilvēki, man liekas, pat pārāk daudz cilvēki ir tikuši nosaukti publiski par zagļiem, daži ir tikuši pat notiesāti. Un dažkārt rodas tāds viedoklis, ka mēs dzīvojam nemitīgā zādzību fonā, visi zog, protams, ja viņiem ir iespēja kaut ko zagt. Un mūsu pārraides temats, par ko mēs mēģināsim šodien pārunāt, ir, vai zakt patiešām ir slikti. Varbūt, ka vienkārši ir jāmāk pareizi zakt, vai ir jāzog pareizajos mērogos un pareizajā veidā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kuru mēs arī nevarēsim atrisināt mūsu pārraidē, bet mēs mēģināsim to pārunāt. Un šo tēmu man šovakar palīdzēs risināt mūsu raidījuma dalībnieki. Tā ir laikraksta Diena redaktore Sarmīte Elerte, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāns Juris Cālītis un Latvijas bankas viceprezidents Ilmārs Rimšēvits. Paldies, ka jūs piekritāt piedalīties mūsu raidījumā. Tā patiešām ir, ka droši vien nav neviens cilvēks, kuram kaut kas dzīvē nebūtu nozagts. Es uzdrīkstos apgalvot, ka droši vien arī mūsu studijā katram cilvēkam kaut reizi mūžā kaut kas ir nozagts. Man noteikti. Un es arī uzdrīkstēšos apgalvot vēl kaut ko citu, ka man šķiet, ka nav gandrīz neviena cilvēka, un droši vien arī mūsu studijā, kurš kaut reizi mūžā, kaut vai bērnībā vai vētrainajos pusauģu gados, nebūtu paņēmis kaut ko, kas nepieder viņam. Tas nozīmē, mums ir arī noteikti pieredze par to, ko zādzības nozīmē. Bet, lai mēs startētu šo mūsu diskusiju, es vēlētos jums uzdot vienu jautājumu visiem kopīgi, ar kuru mēs varētu sākt. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēks zog? Un es vispirms lūkšu Sarmītes kundzei. Jā, man uzreiz prātā nāk varbūt tādi trīs varianti. Pirmais ir cilvēks zog, lai iegūtu vairāk mantas un vairāk varas, un viņš nejūtās, ka viņš taps sodīts. Otrs iespējamais variants, viņš grib būt gudrāks un tādēļ zog svešas idejas. Un trešais variants, kas man nāk prātā, ir, ka tas ir azartisks piedzīvojums, kas varbūt arī uz ko tika mācīts, jo es domāju, iespējams, ka daudz no klātesošajiem bērnībā ir zaguši ābolus. Pie viss tā, ko Sarmī, ko jūs teicat, es gribētu pateikt, un varbūt vēlāk būs laika to tā drusku paskaidrot. Mēs esam zagļi, jo mēs esam neticīgi. Tas nenozīmē, ka mēs esam nereliģiozi, bet tas ir zināms priekšstats par dzīvi. Un proti, ka man pietrūks, un man ir bailes, ka man pietrūks, un man ir žēl, ka kādam ir tas, kas man nav. Un visi šie momenti izriet no kaut kādas pirmatnējas nostādnes, kas man ir pret dzīvi, pret citiem cilvēkiem, un beigās pret visu manu dzīvi kā tādu Dievu priekšā. Tik tiešām mums reizēm darīšana bez šī varbūt bagātināšanās elementa, ka cilvēkiem vienkārši skauž, ka citiem ir vairāk, arī vēlme zakt, tāpēc, ka varbūt ir bērnībā ielikt, teiksim, tīri ģimenē, šie pamata audzināšanas, kaut kur tīri psiholoģiski. Pāris momenti, varbūt tīri nepareizi, un cilvēkam tas ir atstājis kaut kādu traumu uz visu mūžu. Bez šī sportiskā elementa, ko minēja Elērtes kundze, ka tik tiešām varbūt tās tādā veidā parādīt savu izveicību un gudrību un pārākumu pār citiem, veikli izlavierēt, teiksim, kādām situācijām cauri rezultātā iegūstot un vērojot savu mantu. Nu, pats beidzamais, man liekas, kas nav mazsvarīgi, ir tas, ka šī tāda nesodības sajūta, ja, ka, teiksim, ir virkni cilvēki, kas redzot, kad citiem tas izdodas un nekas par to nav,
tas zināmā mērā pie tādas slidenas morāles, kad, teiksim, varbūt tas cilvēks tā nav tendēts, bet viņam arī paslīd kāja, un viņš iet šajā virzienā. Es esmu dzirdējis tādus apgalvojumus, man liekas, katrs no mums arī esam dzirdējuši šādus apgalvojumus, ka parasti cilvēku zakt spiež tas, ka viņam kaut kas trūkst. Un tiek sacīts, ja cilvēkiem būtu pietiekami daudz mantas, viņi būtu pietiekami turīgi, piemēram, pietiekami bagāti, zakšana beigtos. Vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam? Nu, mēs zinām, ka tas tā nav. Vislielākie zagļi ir visbagātākie cilvēki. Vai tiešām tā var apgalvot? Es tā varu apgalvot, jo es domāju, ka aiz tā iemesla, ka mēs jau tā iedomājamies kaut kā tādu kapitālismu, ka tas ir tāda norma dzīvē. Bet vai patiešām tas tā ir? Vai tad tiešām tā ir, ka daži šajā pasaulē drīkst būt ļoti bagāti un ļoti daudz, ļoti trūcīgi? Vai tad tas tā ir? Tas tā nav. Un arī, ja mēs nevaram tā teikt kategoriski, ka likuma priekšā katrs bagāts cilvēks ir bijis zaglis. Moralitātes priekšā katrā laikā mēs to varam teikt. Arī es esmu tajā ziņā zaglis, ka es skatos, ka ir ap mani cilvēki, kas ir trūcīgāki. Jo būtībā es izsaku to, ka man nav nekā kopīga ar visiem pārējiem, ja tikai es tieku. Vai pārējie klātesošie piekrīt? Jā, es nepiekrītu, jo es neuzskatu, ka cilvēks ir uzskatāms par zagli tāpēc, ka viņš ir bagāts, jo cilvēks nav uzskatāms par zagli, ja viņš nav pārkāpis sabiedrisko līgumu, kādu ir slēgusi sabiedrība, nospraužot robežas un likumdošanā ieliekot šīs te robežas, kas formulē taisnīgumu. Cilvēkam dabiski piemītošot nepieciešamību pēc taisnīguma, cilvēki ieliek likumos. Un ja cilvēks nav pārkāpis šo sabiedrisko līgumu, mums nav tiesības viņu saukt par zagli. Es teiktu, un tas, ko jūs minējāt, jā, redzot apkārt daudz nabadzīgus cilvēkus, es domāju, ļoti daudzi cilvēki, kas ir bagāti vai ir vismaz bagātāki, jūt šo kā pienākumu, jūt pienākumu ielikt reālās formās otru cilvēkam dabiski piemītošu īpašību, tas ir līdzjūtība. Bet tas savādi, ka jūs tā sakat. Es domāju, katrs mācītājs zina no savas draudzes pieredzes, ka vislielākie ziedotāji draudzē, kas draudzes būtībā uztur, ir vistrūcīgākie. Un visbagātākie draudzē ir viskūtrākie ziedotāji. Proporcionāli. Pat ne tuvu tai nastai, ko nes tiem, kam nav. Un es pie sevis jautāju, kāpēc tas tā ir? Un tas ir tieši tā, kā arī tas ir nepiesaucot to tāda reliģiskā nozīmē, kā Jēzus ir teicis. Kāpēc tiešām bagātam cilvēkam ir ļoti grūti tikt Dieva valstībā? Jo šī bagātība tev izolē. Tā padara tev aklu, kurlu un nejūtīgu pret visu to, kas ir ap tevi. Es saprotu, mēs taču gribam arī piekopt, un arī es tā ceru, ka Latvijā būs ļoti daudz bagātu cilvēku, kas jutīsies vainīgi un arī jutīsies laimīgi, ja viņi varēs nākt ar savu bagātību talkā, palīdzēt mūsu procesiem un sabiedriskam pasākumiem, kur tā palīdzība tik ļoti nepieciešama. Bet patiesībā ir ļoti grūti izlausties caur šiem aizsardzības vaļņiem, šiem savtības un mana manta un man vēlēšanās vēl vairot savu manu. Otras puses noteikti ir cilvēki, kuri ir aicināti šajā pasaulē kalpot ar naudu, strādāt ar naudu, kuriem nauda, man šķiet, ir darbs, un nauda ir tāds pats instruments, es nezinu, kā citiem cilvēkiem skrūvgriezis, jo, ja nebūtu šādi cilvēki, kuri strādātu ar naudu, tad atkal daudz citu procesu nenotiktu. Ko jūs par to sacīt, Rimšēvics kungs, vai patiešām tā ir, ka mēs varētu sacīt, gribēt cilvēkam kļūt turīgam, piemēram, būtu bīstami? Nu, katrā ziņā mēs šeit diskutējam par ļoti būtiskām lietām, ja, teiksim, pazūd šī motivācija. Un, kā tas bija varbūt padomjas sistēmā, tiek ielikts smadzenēs tas, ka, teiksim, būt bagātam ir nepieklājīgi, un ja tu esi bagātāks kā, teiksim, tavs kaimiņš, tādā gadījumā tev a priori ir slikts cilvēks, ja? Tad faktiski mūsu jaunai paaudzē nav iespējams faktiski dot nekādu tādu motivāciju, kāpēc viņiem būtu jāmācās, kāpēc viņiem būtu jāstudē un jācīnās par savu karjeru, jo galu galā nauda jau ir tas, kas tomēr, vai mēs to gribam, negribam, atzīstam vai nē, kas virs tomēr to cilvēku
uz priekšu. Un es teiktu tā, ka šobrīd pamazām šajā te mūsu sabiedrībā veidojās cilvēki, kuri ir nopelnījuši ļoti ievērojams līdzekļus, un ja šo cilvēku sabiedrībā nebūtu, tad izpalikt, manuprāt, visu tā ziedošanas kampaņa, tā ziedošanas kultūra, bet tikko veidojās, mums būtu visi vienlīdzīgi nabadzīgi, un es neredzu faktiski, kā varētu visas lietas, investīcijas, visa ekonomiskā attīstība, tā tomēr balstās uz naudu. Un tad latvieši varētu vienkārši staigāt šeit skrandās un tā teikt, gaidīt, kad kāds ārzemju investors tad nolikt 3 miljonus un mēs 5 miljonus un sākt kaut kādus, tā teikt, biznesa projekts. Tā kā es domāju, ka Latvijā mums ir zināmā mērā arī jāpriecājās, ka mums ir šie bagātie cilvēki. Protams, jautājums par to, kā šī nauda tika iegūta un kā tas viss ir veidojies, droši vien vēl tiks analizēts ne gadiem vien, bet arī cēliškums nāk no rietumu civilizācijas, ja mēs tā varam teikt. Un to bieži vien runā, ja 20. 30. gados viss šī nauda, tas saucamais pirmais kapitāls, viņš bija pelēks. Ja? Un tad vienā brīdī, vai tas bija otrais pasaules karš, vai tie bija 50. gadi, bet tika pavilkt svītra. Un tagad mēs sāksim tomēr jaunu, skaistu dzīvi. Un šie te paši bagātie cilvēki paši izstrādā šos likumus, kas tiek ievērot, un lielākā vai mazākā mērā, lai sargātu šo te bagātību. Ja? Vai tas nozīmē to, ka faktiski būtu tā godīgi varbūt jāpasaka cilvēkiem, skatoties viņiem acīs? Ziniet, ir tāds pirmais slānis, kur tad viss tā zog, katrs piesavinās cik vien var, bet pienāks vienā brīdī tāds brīdis, ka mēs pavilksim svītru un sacīsim, mīļie draugi, tagad mēs vairs neviens nezaksim, un no šī brīža mūsu pelēkais kapitāls ir kļuvis balts, un mēs tagad strādāsim godīgi. Es domāju, ja to mēs pateikt, tas vienkārši būtu briesmīgi, ja? Bet, ir jau procesi, kuri notiek, vai mēs to gribam vai nē, un es domāju, ka Latvija arī tā notiksies, ka tik tiešām vienā brīdī, teiksim, mūsu bērni varēs teikt, ka jā, 2005. vai 2010. gadā cilvēki saprat, ka, teiksim, tik tālāk nevar iet, vai ne, un te jāpieliek punkts. Vēl atgriežoties pie tā jautājuma, mēs taču varam atšķirt naudu kā instrumentāliju un naudu kā mana paša personīgās varas bauda. Es saprotu, bet es gribētu tikai vienu jautājumu precizēt. Vai tiešām tā varētu sacīt, ka cilvēki ir slikti un labi atkarībā no tā, vai viņš ir bagāts vai nabaks? Vai tiešām būtu tik vienkārši dalīt cilvēkus kategorijās? Nē, un mēs varam pie tā atgriezties, bet es gribētu teikt tā, runāsim specifiski par Latviju. Es klausījos, kā Ilmārs, kā jūs lietojat darbības vārdu laikus. Pienāks tas laiks, kad mēs tā varēsim teikt par Latviju, bet šobrīd 10 gadi, kur esam bijuši neatkarīgā Latvijā. Ko tad, lai saka visi tie cilvēki? Tie 80%, kas ir ārpus visiem bagātības procesiem, kā tikai tās druskas, kas atkrīt no to lielo, uzkrāto kapitalistu savu darbības ratu darbināšanas. Tad nepieciešama socialistiskā revolūcija. Kāds citi ir sacījis tādus interesantus vārdus, ka sociālisms ir kā reakcija uz kapitālismu no to puses, kuri ir neveiksminieki bijuši kapitālismā. Bez visa tā, ko mēs varam darīt, mēs varam negodināt cilvēkus, kas šobrīd Latvijā ir patiesībā dzīvojuši no tā kopīgā labuma, kas ir katra latvieša labums Latvijā. Tie, kas ir tikuši pie šīs manas, ar savu veiklību, protams, ar savu izdevīgumu būt attiecīgā vietā, attiecīgā brīdī un tā tālāk. Bet netaisīsim to par kaut kādu. Neiestāstīsim sev, ka tas ir kaut kāds liels sanākums. Es tikai gribēju piebilst to, ka visvairāk zog tajos apvidos, kur vēl joprojām ir kopas manta. Un ja mēs paskatāmies uz īpašumu lietām Latvijā, tad visvairāk zog un tiek nozagts tieši tajās vietās, kuras ir nevis privātas, bet kuras vēl joprojām ir uzskatāms par šīm kopas mantām. Tas ir viens, bet otrs, es domāju, šīs atkal ir attiecības tomēr starp individu un valsti. Un tas, es pilnīgi piekrītu, ka 90. gadu sākums, ja ir uzskatāms ne tikai par pelēku, bet diezgan melnu laiku Latvijā, tā nav tikai individa atbildība. Tā bija valsts nespēja formulēt skaidrs spēles noteikumus. Un es domāju, ka tā robeža tomēr nav tik ļoti vispārinām. Tāpat kā nevar teikt, ka neviens nav zādzis, nevar teikt, ka viss ir zagļi, kur ir bagāti. Ir jautājums par likumu.
Tad, kad valsts ir spējīga definēt likumu, tad jautājums ir tai vai šai pusē likumā. Bet es jums piekrītu vēl citā ziņā, ka es arī neuzskatu, ka nauda ir mērķis. Ir daudz citu, manuprāt, lielāki dzinuļi cilvēkam, un, protams, viens no ļoti svarīgiem veidiem, kā tu realizē to, ir tā nauda. Mēs šeit nonācām pie ļoti svarīgas tēmas, proti jautājums arī par valsts lomu. Jo, kā jau mēs saprotam, zakt ir iespējams ļoti daudz un dažādās formās. Un tā zādzība, ka kāds cilvēks piesavinās fiziskā veidā otra cilvēka piederošo lietu, tā ir varbūt tā primitīvākā zādzības forma. Var zakt korupcijas veidā, var zakt, piemēram, nemaksājot nodokļus, var zakt negodīgi veicot privatizāciju, var zakt izmantojot dažādus dienesta sakarus un tā tālāk. Tās ir ļoti daudz un dažādas formas. Un man šķiet, ka viena no lielām problēmām tādās sabiedrībās, kāda ir mūsu sabiedrība, ir tieši tā, ka faktiski daudzi cilvēki izjūt lielu starpību starp cilvēkiem, kuri, teiksim, nosaka klimatu šai sabiedrībā, kas ir pie varas, un kas pārējiem saka, maksājiet nodokļus, dariet to, ievērojiet to, un vienlaicīgi var dažkārt pārredzēt vai just, ka paši to nedara. Tas ir tas, ko es mēģināju pārraides sākumā teikt. Manuprāt, tas ir tas pats briesmīgākais, ja tā apziņa iemājo mūsos, ja? Kad ir tādi, kas ir godīgāk un taisnīgāk par visiem, un tā teikt, pie viņiem netiek klāt, tad arī pārējiem cilvēkiem gribam mēs vai to ne, bet tomēr kaut kāds klikšķis nostrādāja. Nu, ja jau reiz tā vai ne, tad mēs arī te. Tas apmēram tā kā zemnieki, vai ne? Kad viņi ir novest līdz pēdiem, tad viņi spiest pacelt šīs te dakšas. Bet, manuprāt, visas lietas nekad nebūs iespējams iesēdināt likuma formā un aprakstīt, ko drīkst un ko nedrīkst. Ir tomēr sabiedrībai paši jātīrās, jāveidojas, teiksim, sabiedriskai apziņai, ja? Ko es tiešām ar baudu novēroju, būdam šad un tad Skandināvijā, teiksim, Norvēģijā, Zviedrijā, ja? Kur cilvēkiem ir perfekti izteikts, ja? Viņi jūt to, ja? Arī šobrīd strādājot ar vienu otru skandināvu kolēģi kopā, kur tā robeža, ja? Kur tu skaidri redzi, vai ne? Kur tik tiešām, ka tā ir rietumnieciska pieeja un cilvēkam ir skaidrs, ja viņš pārkāp to robežu. Ja? Protams, ar likumā tas nav rakstīts, bet ka tas nav pareizi. Ja? Es nedomāju, ka tā ir. Es ļoti piekrītu. Es domāju, tas ir pilnīgi pareizi. Mēs nonākam pie tā būtiskā, ka šī lieta nav. Un mans teiciens patiesībā nebija, ka ir daži bagātie, kur likums nekad netiks klāt. Man doma bija, ka ir līmenis, kur likums nekad nenonāk. Proti, ja mēs runājam, tā nav rietumu morāla. Tā ir vienkārši rakstur un rakstur īpašība. Kā es atceros, man māte no 30 gadiem brauc no Latvijas uz Somiju. Un viņa stāst, kā toreiz kāds viņai bija šoks. Tas ir tajos laikos, pirms Otrā pasaules kara. Aizbraukt uz Somiju un teikt tā, tu vari atstāt savu maku uz ielas, un tas maks tur būs vakarā, turpat, kur tu viņu atstāji. Neviens nepiesavināsies. Tā ir tāda, zinām, attieksme, un tā nav Latvija, tie nav rietumi, tie nav austrumi, tā ir rakstur un cilvēka attīstība. Bet es domāju, teiksim, šeit ir ļoti svarīgi mums atrast kādu pieturas punktu, lai mēs varbūt nerunātu tikai par vispārīgām lietām, bet ļoti praktiski nonāk līdz katram cilvēkam. Un proti, mans jautājums ir tāds. Protams, tādā sabiedrībā kā mūsu sabiedrība, kas ir postkomunistiska sabiedrība, ir ļoti daudz cilvēku, kuri zog, kuri rīkojas negodīgi. Vai tas, ka es principā redzu, ka citi zog, varbūt pat eventuāli augststāvoši cilvēki zog, attaisno manu zakšanu? Es domāju, ka tas neattaisno. Ja es drīkst atvainot, es to uzreiz atbildu, bet man šķiet, ka tas veicina un nepalīdz man augt. Tā attaisnojums jau nav. Es nevaru attaisnot savu zakšanu, tāpēc, ka es redzu, ka citi tā dara. Es esmu atbildīgs par sevi. Bet manai morālai tapšanai ir nepieciešami modeļi. Un šie modeļi top tad, kad es redzu, ka tie cilvēki, kas nes lielāku atbildību, kas ir ievērojamos posteņos, kas ir bagātāki, kas ir pazīstami un cienījami mūsu sabiedrībā, ka viņi rāda šo priekšzīmi. Un tieši, ja šī priekšzīme netiek rādīta, tad arī tas grauj manu spēju kā cilvēkam, psiholoģiski un garīgi,
no sevis izveidot šo cilvēku, kam ir uzticības, kam ir atvērtība pret savu apkārtni, kas sadzīvo cilvēkam, nevis grāb pats. Bet slikti piemēri vienmēr būs pie rokas. Es domāju, tādā paraugu zemē Vācijā, kur visiem ir jābūt milzīgā ordnungā un viss ir tik likuma paklausīgi, piepieši izrādās Kols, ir piesavinājies daudzus gadus, miljonus. Bet redz, kāds tas ir skandāls. Bet jā, es piekrītu, ka likums normē tikai daļu no tā, kas pasaulē eksistē kā labais un ļaunais. Un tomēr šo robežu cilvēkam palīdz saredzēt tā iekšējā taisnīguma sajūta, no kuras likums ir tikai mazākā daļa. Un es piekrītu tas, ko jūs teicāt par modeļiem. Ir ļoti svarīgi, lai būtu šie sabiedrisko attiecību modeļi, kas vairāk vedina uz taisnīgumu un labo nekā uz ļauno. Un saprotams, šīs te minētais par skaidrs, ka nav motivējoši maksāt nodokļus. Ja tu redzi, ka par šo naudu pērk Lincoln navigātoru, tas ir ļoti nemotivējoši. Bet tajā pašā laikā tā tomēr ir katra cilvēka individuāla atbildība un izvēle to darīt vai nē. Tāpat kā individuāla atbildība un izvēle ir ar cirvi nogalināt tantiņu, tādēļ, ka gribās ēst, kā mēs zinām no klasikas. Jūs pieminējāt tādu formulējumu iekšējā taisnīguma sajūta, kas ir nepieciešama. Vai jūs varētu paskaidrot to tuvāk? Kā jūs to domājat? Kas tas ir? Es domāju, tas ir... Man grūti to ir pateikt, vai tas ir kaut kas, ko cilvēks tikai iegūst ģimenē. Manuprāt, cilvēks ar to piedzimst. Vai katrs cilvēks ar to piedzimst? Es domāju, jā, bet var jau būt, ka ir tāda zināma apstākļa, kas ļauj viņam to attīstīt vai nē. Man liekas, ka... Jo šis ir tas ļoti svarīgais jautājums, vai Padomju Savienībā strādājošie tiesneši, kuri pildīja Padomju Savienības laika likumu, ir saucami pie atbildības par to, ka viņi tiesāja disidentus. Tas ir tas pats jautājums, un tu vari viņus saukt pie atbildības tad, ja tu izproti, ka pastāv pāri šim konkrētajam režīmam zināms augstāks taisnīgums. Vai tas nozīmē tikai to, ka tomēr mēs nonākam pie viena būtiska kopsaucēja, man šķiet, ka jau nav kāds kopīgs vērtību modelis, ap kuru mēs varam vienoties, kas nav nopērkams, kas nav ierakstams likuma kodeksos, vienkārši viņš nav ierakstams likuma kodeksos. Ja nav viens kopīgs vērtību modelis, ap kuru mēs varam vienoties, faktiski ir diezgan sarežģīti atrast kādu konsensu sabiedrībā, veidojot tādu godīgāku sabiedrisku modeli. Kāpēc ir grūti atrast konsensu? Es domāju, kāpēc gan? Mēs redzam visapkārt Latvijā daudz labus un atkal sliktus piemērus, bet mēs redzam arī labus. Ir svarīgi faktiski galīgi, manuprāt, cilvēks nenostādīt tādas bezizvēles, bezizējas priekšā, ka viss ir tikai slikti, jo faktiski mēs tādā veidā vispār nedodam nekādu iespēju domāt par tādām pozitīvām lietām, jo ja tiešām tiek uzskatīts, ka šīs izvēles par labu vai par sliktu, ja šis tas konsensus ir tik nobāzēts, ka viss, kas ir, teiksim, bagāts un cilvēki pārtikuši ir slikti, ja, un ka labāk ir tomēr dzīvot pieticībā, ja tas, manuprāt, tas būtu ļoti tā mākslīgi. Ja. Es saprotu. Paldies. Man ļoti žēl, ka mums ir jāpārtrauc šajā brīdī pārraidi, jo mūsu laiks tuvojas noslēgumam. Man šķiet, ka mūsu pārraidi nevar pretendēt uz to, ka mēs varam dot pēdējās atbildes uz šiem sarežģītajiem jautājumiem, bet ja kaut vai šie mūsu aizskartie temati varētu likt domāt katram no skatītājiem nonākt pie saviem sliedzieniem, tas varētu būt ļoti liederīgi. Paldies raidījuma dalībniekiem. Jūs skatījāties raidījumu no trešās puses. Raidījumu vadīja Juris Rubens. Nākamo reizi mēs tiekamies marta mēneša pēdējā piekdienā, tai pašā laikā 18:30, un mēs runāsim par tēmu, kāpēc mums labprātāk patīk vienam par otru runāt sliktu, nevis labu. Mēs un citi cilvēki. Paldies, uz redzēšanos!